Vispirms tā gaisma, tad mamma. Kurš trešais no rīta nāk? Tas trešais ir vārdiņš labrīta meistars, kurš labrītus dāvāt māk. Būs jauka diena, būs laba diena, ja atver acis un skat. Pati pirmā ir gaisma, tad mamma, un tad labrīta meistars ir klāt. Katrs rīts iesākas citādi. Logā iespīd spoži saules stari, pie rūtas klauvē sniegpārsliņas vai līksmi savu melodiju uzspēlē lietutiņš. Katrs rīts ir sākums jaunai dienai, kurā ikvienam ir iespēja satikt dažādus ļaudis, piedzīvot dažādus brīžus. Bet visskaistākais no rīta ir vārdiņš labrīt, kuru smaidot saka mamma vai tētis, kuru spiežot rīta buča zvaigu mums saka bērns. Vēlot labu rītu, mēs dziļi sirdī ceram, ka šī diena mums visiem būs īpaša. Esiet sveicināti Līgatnes novada pirmskolas vecuma bērnu deju pulciņu koncertā Labrītiņu tev! Ar šo koncertu mēs vēlamies šo beidzamo janvāra dienu padarīt jums īpašu. Mēs ceram, ka ik viens no jums būs lepns un laimīgs par mūsu mazajiem dejotājiem, kuri visiem vēlas šorīt vēlēt labrītu. Sagaidām ar aplausiem vēlreiz! Trīcēja kalni, skanēja meži, kad tik vieni es dziedāju. Saka ļaudis dzirdēdami, Lakstīgala skaisti dzied. Auni kājas Lakstīgala, dzīsim govis paganīt. Tu dziedāsi ievainē,
es gosliņas ganīdama. Deju, kas tie tādi dziedātāji, dejo Augšlīgatnes jaunākās grupas dejotāji. Aplaudējam mazajiem dejotājiem! Zaķīts leica pārtīrumu 7 gabaliem, 2 ausis, 4 kājas, 7 ļipa pakaļā. Ar deju mazie zaķēni turpina uzstāties Augšlīgatnes jaunākās grupas dejotāji. Aplausi! Šie mazie mīļie zaķīši ir ļoti priecīgi. Šie mazie mīļie zaķīši ir ļoti priecīgi. Tie pakustina austiņas un cilā kājas. Tie pakustina austiņas un cilā kājas. Šie mazie mīļie lācīši ir ļoti priecīgi. Šie mazie mīļie lācīši ir ļoti priecīgi. Tie satupstas un pie ceļas un riņķī atgriežas. Tie satupstas un pie ceļas un riņķī atgriežas.
satikusi no rīta gaili, dotam labu rītu. Labrīt, augstu dziedātāji! Gailis atbild, labrīt, augstu lēkātāji! Vardīt priecīgi iesaucās, redz, prot arī otram godu dot. Deju Vardīte, dejo Līgatnes pilsētas jaunākās grupas dejotāji. Pavadām vēl Augšlīgatnes jaunākās grupas dejotājus. Un ar aplausiem vēlreiz sagaidām Līgatnes pilsētas jaunākās grupas dejotājus. Lācis kāpa ozolā, bite koda vēderā. Vai tu akla nepazīsti savu vecu dravinieku? Guli, guli lāču māte, saulīt lielu gabaliņu. Biezi meži, platas lapas, saule cauri nespīdēja. Līgatnes pilsētas jaunākās grupas dejotāji turpina savu priekšnesumu ar deju Lācis kāpa ozolā.
sāpes, bet man tādas kā sāpes. Un tā vien griežas un pakrūtē spiežas. Ko tad Vēderiņš grib? Grib māmulīt, grib. Vēderiņš konfekti grib. Deju Vēderiņš burkšķi, dejo Augšlīgatnes vecākās grupas dejotāji. Sagaidām ar aplausiem! Mežā skaļi sauc, nāciet droši līdzi, mežā ogu daudz, tā kā sārtas odziņas, sūnās smaida odziņas. Ja tu atrast mācēsi, gardo ogu baudīsi, muti vaļā, acis ciet, cēbenīte ciemos iet, ai cik garda tā. Ar deju bogotājas turpina uzstāties Augšlīgatnes vecākās grupas dejotāji. Šāds un priekš
Vāģi čīkst ar to miega vazumiņu. Braucpelīti šai sētā, šeit ir pulka mazu bērnu. Čuči guli mazais bērniņ, kā pelīte midzenī. Neklausies ciema gaivis, nemodīši māmuliņu. Deju 6 peles miegu vilka, dejo Līgatnes pilsētas vecākās grupas dejotāji. Ar deju Pele brauc turpina uzstāties Līgatnes pilsētas vecākās grupas dejotāji. Pele brauc rati čīkst ar to miega vasumiņ. Pele brauc rati čīkst ar to miega vasumiņ. Brauc pelīte nečīkstīni, lai bērniņi neizdzir. Brauc pelīte nečīkstīni, lai bērniņi neizdzir. Pele brauc rati čīkst, pilnu vesmu miega ved. Pele brauc rati čīkst, pilnu vesmu miega ved. Nočīkstēja, nograbēja, paliek ceļa maliņā. Nočīkstēja, nograbēja, paliek ceļa maliņā. Pele brauc rati čīkst, ar to miega vesumiņ. Pele brauc rati čīkst, ar to miega vesumiņ. Brauc pelīte mums mājās, šeit ir pulka gulētāji. Brauc pelīte mums mājās, šeit
šeit ir pulka gulētāji. Tēvam sauju, mātei sauju, bērniem visu vesumi. Tēvam sauju, mātei sauju, bērniem visu vesumi. Pēlē brauc ratīčīgs, ar to miega vesumi. Pēlē brauc ratīčīgs, ar to miega vesumi. Brauc pēlīte nečīkstini, lai pēlīni neizcir. Brauc pēlīte nečīkstini, lai pēlīni neizcir. Kad gribēju dancot gāju, man spēlmaņa nevajag. Plaukstiņā bungas situ, ar mutīti stabulēju. Spēlē 5, spēlē 6, nav neviena dancotāja. Spēlē mani bāleliņi, es māsiņa dancotāja. Deju plaukstiņu polku, dejo augšlīgatnes vecākās grupas dejotāji.
Audekliņu nemācēju, tas tecēju čokurā. Man māmiņa noaudusi dancojamu lindraciņu, zīdu zeltu apmetusi, sidrabiņu ieaudusi. Paldies saku māmiņai par to labo lindraciņu. Es varēju vieglu soli, kā riteni ritināt. Dejot, es mācēju danci vest visi dejotāji. Sagaidām ar aplausiem. Šodienas laba rīta vēlējumi no mazajiem dejotājiem nu ir izskanējuši. Nu mēs viņus visus vienopus redzam uz šīs skatuves. Veltīsim viņiem aplausus, sakot paldies ikvienam, paldies jums mazie dejotāji! Bet kur nu bez paldies arī vecākiem, tāpēc aplaudējam arī vecākiem! Šodien ir vēl kāds īpašs paldies, un to es aicināšu teikt Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Gunitai Liepiņai. Sagaidām ar aplausiem. Labdien! Pirms 5 gadiem mums daudziem bija kāds kopīgs sapnis, kopīga cerība. Un šī cerība bija redzēt mūsu pirmsskolas vecumas bērnus dejojam uz lielās skatuves. Pirms 5 gadiem mūsu bērndārza vecāku padome rakstīja iesniegumu Līgatnes novada domei ar lūgumu atbalstīt deju pulciņu izveidi, un pirms 5 gadiem arī sapnis kļuva par īstenību. Līgatnes novada doma vienbalsīgi lēma par Līgatnes novada pirmsskolas vecuma deju pulciņa izveidošanu. Pirmais deju pulciņa mēģinājums notika gan tikai 1. martā, jo pēc lēmuma pieņemšanas mums vajadzēja atrast arī skolotāju, kas māca dejot. Šajos 5 gados ir bijušas vairāk nekā 10 uzstāšanās reizes Līgatnes novada lielajos pasākumos, neskaitāmas uzstāšanās reizes bērndārzā un pensionāru klubiņu rīkotajos pasākumos.
Šajos 5 gados savus mazos dejotājus esam vērojuši no jau 3 lielos deju pulciņu koncertos, kur viens no tiem bija arī šodien. Un mums ir šajos 5 gados bijusi iespēja vienu reizi piedalīties vēsturiskā Cēsu rajona pirmsskolēnu deju pulciņu skatē, un šajā skatē mūsu dejotāji ieguva 1. pakāpes diplomu. Un man ir patiesi liels prieks, ka katru gadu mūsu deju pulciņu apmeklē vismaz 80 dejotāji vecumā no 3 līdz 7 gadiem, un domāju, ka tā ir garantija tam, ka pašdarbības kolektīviem Līgatnē ir nākotne. Paldies jums, bērni, par centību, izturību un galvenais par vēlmi dejot. Paldies visiem deju pulciņu skolotājiem par pacietību, mīlestību un radošumu. Bērniņi, pasēžam, vēl drusciņi atpūtinam kājas, ja? Vēl bišķiņi pasēžam. Paldies grupu skolotājām un auklītēm par atsaucību, ieinteresētību, gan ikdienā, gan arī palīdzot organizēt uzstāšanās reizes. Un paldies ikvienam par labiem vārdiem, par atbalstu un par gaišām domām. Bet šodien tādus īpašākus un smaržīgus paldies es vēlos teikt mūsu šī brīža deju skolotājiem Andim Kozakam un Ingai Bušai. Paldies, un lai spēku neizsīt. Paldies! Paldies mūsu koncertmeistarītēm Dacei Zariņai un Ilgai Trallei. Ilga gan šodien mums nav ieradusies, bet Dacīt nāc lūdzu uz skatuves. Nāc. Dacīte ir koncertmeistara no 1. deju pulciņu, no 1. mēģinājuma. Yes? Es vēlos paldies teikt mūsu, jāsaka, ilgatīgai, bet šobrīd skolotājai, kur nestrādā ar bērniņiem, Beātei Kobilinskai. Vai Beāta ir apraukusi? Laikam netika, bet ziediņus mēs nodosim, bet jūsu aplausu viņi droši vien sadzirdēs. Tad lielu paldies šajā reizē, kad mums mazliet ir svētki, kad mums ir 5 gadi. Mēs gribam teikt Līgatnes novadu domai un domas priekšsēdētājiem Aināram Šteinam. Līgatnes novadu doma mūs gan bērndārs, gan deju pulciņi ir atbalstījusi visos laikos un tik, cik mēs esam lūguši. Paldies, es gribu teikt mūsu kultūras un turisma centra darbiniekiem, jo visus koncertus, ko mēs esam šeit rīkojuši, visās uzstāšanās reizēs mūsu kultūras un turisma centra darbinieki ir bijuši ļoti atsaucīgi un ļoti pretīm nākoši. Un tāpēc paldies Inesei Okunovam, Ingusam Karņēvam un arī Dainai Birnei. Nākat parādieties, kas tad esat tie lielie mūsu palīgi. Paldies, Inese. Daini, to iekšā? Jā, Daini. Paldies. Nu, redzam, bērni jau mums ir sasēdušies mūsu lielajai kopildei. Paldies jums visiem! Es domāju, ka šis rīts mums ir veiksmīgāks kā citi, lai jauka diena un uz tikšanos nākamajos svētkos. Bērni, neejam, lūdzu, apsteižamies uz trepītēm, sabīdīsimies un visi skolotāji, sarlūdzu grupiņu skolotājs, jūs esat piederīgas deju pulciņām, auklītes, visi bērndārs darbinieki
sarunā